Vadītāja loma un vadītāja atbildība. Es teiktu viena. Vadītāja pati galvenā loma un pati galvenā atbildība ir vadīt cilvēkus. Vadītāja atbildība nav darīt, nav kontrolēt, nav organizēt. Tam visam ir komanda, komandas biedri, kuri to dara. Vadītājs vada cilvēkus, vadītājs cilvēkus iedvesmo, vadītājs uzliek mērķi un atbalsta komandu ceļā uz mērķi. Kādi ir vadīšanas stili? Ļoti sarežģīts jautājums. Jo tik, cik informatīvos avotus jūs atvērsiet, tik arī stilus jums piedāvās. Katram pasniedzējam ir savs, katram vadītājam ir savs, katram cilvēkam ir savs. Es teiktu tā, izvēlaties to stilu, kas jums der visorganiskāk, jo jūs neejat uz darbu tēlot teātri. Un jums jāizvēlas tas stils, kuru pieņem jūsu komanda. Stils ir tas, kas jums veidojas organiski kā personībai. Vadītājs darbinieku, es parasti smaidu, kad es ko tādu dzirdu, vadītājs darbinieku nestumj un vadītājs darbinieku nevelk. Vadītājs darbiniekam ir atbalstam. Tā atbalsta vide, kurā tiek nodrošināta pozitīva saskarsme, efektīva komunikācija, jēgpilnas sapulces, skaidri saprotami mērķi un skaidri saprotami darba uzdevumi. Jā, un viennozīmīgi tā ir atgriezniskā saite, ko gaida ik viens.